Draugi, es esmu Aļēsija, un es gribētu pastāstīt dažus punktus par Bībeli. Es domāju, ka tie ir svarīgi, būtiski punkti, kas katram, kas lasa Bībeli, regulāri ir jāzina. Es esmu studējusi teoloģiju vairāku gadu garumā. Man ir 2 maģistra grādi teoloģijā, tos un vienas no sanākajām pasaulē no Lēvenes, un man ir doktora grāds teoloģijā no Cīrihas universitātes. Ja jūs lasāt Bībeli regulāri, katru dienu vai katru otro dienu vai diezgan bieži, lai saglabātu mentālo veselību, lai nesajuktu, lai neapjuktu, un lai jūsu ģimenes locekļi un draugi un paziņas arī būtu mierā ar to, kā ar jums komunicēt un kā domāt par Bībeli un kristīgu dzīvesveidu, kristīgu disciplīnu Bībeles lasīšanā, es gribētu piedāvāt, manuprāt, pamata punktus, kas katram būtu jāņem vērā, lasot Bībeli, vispār uzsākot lasīt Bībeli. Pirmais punkts. Visticamāk, jūs lasāt Bībeles tulkojumu. Tulkojumu, ko es ar to domāju? Es ar to domāju, ka visticamāk, pirmais punkts, visticamāk, jūs lasāt Bībeli, kas ir iztulkota latviešu vai krievu, varbūt angļu valodās. Pirmais punkts ir ļoti būtisks. Mēs esam distancēti no oriģināla valodas. Jebkura valoda, un jo īpaši, ja tā tiek tulkota, notiek pārnese. Pat ja vārds ir tulkots vārds pret vārdu vai burtiski, tas nenozīmē, ka jēga tiek pārnesta. Tas nenozīmē, ka burtiski tulkojot jēga tiek pārnesta. Tie no jums, kas ir nodarbojušies ar kristīgo dziesmu tulkošanu no citām valodām uz latviešu valodu, piemēram, no angļu uz latviešu. Es esmu vienu brīdi, kaut kad sen, tulkojusi dziesmas no angļu uz latviešu. Lai iekļautos dziesmas ritmā un melodijā, tas ir skaidrs ikvienam, kas tulko dziesmas, ka jūs nevarat burtiski pārnest tos pašus vārdus, un jūs nevarat, ja jūs burtiski pārnesat vārdus ar vislabākajiem nodomiem, jūs nepārnesat jēgu, tad ir kaut kāds bezsakars, kas notiek labākajā gadījumā, jūs neiekļaujaties. Mīlestība, angļu valodā ir 4 burti, love, kas izrunājas kā 3 skaņas. Mīlestība, padomājiet. Mēs nevaram, mums tas liekas skaidrs dziesmās, mums tas liekas skaidrs dzejā, bet runājot par Bībeli, mums īpaši tas nav skaidrs, un te es nonāku līdz otrajam savam punktam. Tulkojums, jo īpaši konkrētu specifisku teicienu tulkojums, ir pārnese. Katrā valodā ir savi izteicieni, savas frāzes, savs veids, sava sintakse, izteiksmes veids, kā pasaka. Un es varu minēt piemēru kaut vai no vēstures politikas, lai labāk saprastu, un nerunāšu par tautas dziesmu tulkošanu, un izpratnī ārzemēs, bet kaut vai es jums pateiktu tagad, piemēram, šobrīdējā situācija politikā atgādina man Molotova-Ribentropa paktu. Tie no jums, kuru vecāki un vecāki ir cietuši un dzīvojuši tajā laikā, kad Molotova-Ribentropa pakts tika noslēgts, kad Eiropa tika pārdalīta un mēs esam nokļuvuši Latvijā Padomju Savienības okupācijā. Jūs sapratīsiet to ne tikai mentāli, kognitīvi, vēsturiski, jūs sapratīsiet to emocionāli, ja jūsu vecāki un vecāki bija tie, kurus tas skāra personīgi. Ja es šo pašu teicienu, Molotova-Ribentropa pakts, pastāstītu kādam austrālietim vai kādam amerikānim, kā jūs domājat, vai viņi saprastu tieši tāpat kā jūs, vai kā es, vai tomēr nē?
Un tas ir tikai viens izteiciens, un Bībelē ir 66 grāmatas, kas veidojušās pilnīgi dažādajos laikos, pat dažādajās geogrāfiskajās vietās. Mums liekas, ka mēs saprotam to ikdienā, ka valodas ir atšķirīgas, un ka arī katram teicienam, ja mēs runājam par vēstures lietām, ir konteksts, kuru tie, kas ir bijuši tuvāk tajā kontekstā, saprot, bet mēs kāpēc nesaprotam, ka mēs runājam par Bībeli un mums ir jāsaprot tieši tas pats. Mēs esam atdalīti gadu tūkstošiem no Bībeles kontekstā. Mēs vienīgais, ko mēs varam, un kas būtu pareizi teikt, mēs varam pārdefinēt vai pārinterpretēt seno tekstu savā situācijā. Bet tajā gadījumā mēs vienkārši nedrīkstam uztvert burtiski teicienus, par kuriem mums nekāda saprašana nav, jo mēs neesam dzīvojuši tajā laikā, nedz arī mūsu vecāki. Mums nav vairs tiešās atmiņas saistības. Es pateiktu sūnu ciems. Jūs uzreiz kaut kāds konteksts, vai ne? Kas tur bija, kāpēc tajā stāstā ir par sūnu ciemu un kas tur notika, kādas tur bija debesis sūnu ciemā. Vai tur bija tādas debesis vai līdzīgas, vai tur varēja vai tur biezākas vai plānākas, jā. Pamēģiniet amerikāņiem pastāstīt, kas ir sūnu ciems un sūnu ciema debesis. Vēlu veiksmi paskaidrot. Tad es nonāku līdz 3. punktam. Un 3. punkts ir Bībele sastāv no tekstiem, kas veidojušies gadu 100 laikā, un tas bija ļoti, ļoti sen. Viena sieviete tredos angliski runājošā pasaulē, acīm redzot no Amerikas, šūmējās dažas dienas atpakaļ par to, ka debesu jums vai izplatījums, debesu izplatījums. 1. Mūzes grāmatā ierakstīts, agrāk bija firmament, jā, bet tagad esot kaut kā citādāk, expansion. Un viņa šūmējās, es gribu pirkt vecāku Bībeles tulkojumu, kas tas ir, ka maina teicienus. Ziniet, ko es viņai uzrakstīju komentārā? Es tev iesaku apgūt senebreju valodu, un jo īpaši mēģināt iztulkot šo vārdu no senebreju valodas. Un vēlu veiksmi, tāpēc, ka neviens nezin, kā iztulkot šo vārdu, kas ir mūsu tulkojumos debesjumts vai debesu izplatījums, kas bija minēts radīšanas grāmatā. Mēs neviens tur, draugi, diemžēl neesam bijuši klāt. Un mums nav pat citu dokumentu, ar kuriem salīdzināt, kas tas par vārdu, kas tas par terminu, kā tas izskatījās. Un tur ir pilnīgi vaļa visām iespējamām jūsu fantāzijām par to, kas tas ir un kā tas izskatījās. Un tas ir tikai viens vārds minu, bet cilvēki, kas nezin, ka ir termini Bībelē, kurus vienkārši nav ar ko salīdzināt. Ja nāk tāds tālpēks, ka tur kaut kādi vārdi pamainīti, ok, dodamies uz universitāti studēt senebreju un sengrieķu valodu, nevis lasīt krievu vai latviešu Bībeli. Sarunāts? 4. punkts. Jaunās derības oriģināla. Mums vienkārši nav. Tas ir bijis mans bērnības sapnis. Atrast jaunās derības oriģinālu grieķu valodā, vispirms apgūstot grieķu valodu un izlasīt. Un tad mēģināt saprast tā, lai man draudzē katru otro svētdienu kāds viesludinātājs nestāsta savu versiju par to, kas ir rakstīts Bībelē. Un šis patiesībā bija mans galvenais mērķis, dodoties studēt teoloģiju. Man ir jāapbēdina, es vispirms apbēdināju sevi, diemžēl, man ir jāapbēdina jūs jaunās derības oriģināls sengrieķu valodā neeksistē. Man nav ko lasīt. Es zinu, es esmu apguvusi sengrieķu valodu. Es esmu studējusi teoloģiju 15 gadus. Man nav ko lasīt. Neviens to nav atradis. Par to, ka iespējami tuvāk oriģinālam. Un tad, ja mēs gribam iespējami tuvāk, tad mums jādodās meklēt, kas ir senie manuskripti. Mana specialitāte teoloģijā ir senie jaunās derības manuskripti. Man tik ļoti gribējās atrast oriģinālo tekstu, ticiet man. Bet tie manuskripti, diemžēl, ir ļoti daudz un ļoti atšķirīgi.
Un tad man tik un tā nav ko lasīt. Es varu lasīt labākajā gadījumā to, ko akadēmiskajā teoloģijā sauc par eklektisko jauno derību. Tas nozīmē, ka ir bijusi kārtējā komisija, un tādas komisijas ir regulāri, tāpēc, ka kopš 20. gadsimta sākuma tika atrasti arvien jauni senākie jaunās derības rokraksti, un tieši tāpēc tie bībeles tulkojumi atšķiras, un tāpēc ar katru 10 gadi, 20 gadi ir vajadzība atkal pārskatīt tekstu. Dēļ tā, ka ar 20. gadsimta sākumu jauni manuskripti tika atrasti, tika izrakti kaut kādos klosteros, tika izrakti Sinaja kalna klosterī, Sinajas kodeks, tika atrasti, tika kaut kur izrakti kaut kādi fragmentiņi no Jāņa evaņģēlijā, kaut kādi šitādi te maziņi, jā, kur tu nevari pat viņu ne rokās paturēt nekā, tāpēc, ka viņš sabruks, ja tur viņam pieskarsies. Viņi bibliotēkās pasaulē tiek turēti pie speciālās temperatūras. Viņus regulāri pārbauda, lai viņa nesašķīsta, nesabrūk. Tieši tik rūpīgi notiek bībeles pētniecība pasaulē. Un tagad viens nāk kristīgajā radio, saka, latviešu bībele, kaut kas tur trūkst, kaut kas tur pa daudz, kaut kas tur dzēsts. Mīlīt, aizbrauc kaut vai uz Vīni, kur restaurē senos manuskriptu tekstus. Es nezinu, kur vēl tuvāk. Uz Vāciju var aizbraukt. Tā ir vesela nozara. Jūs domājat, ka nevienam negribās zināt, kāds ir bijis oriģinālais jaunās derības teksts? Visi pārējie ir kaut kādi muļķi, negarīgie un vienkārši plānā galdiņa urbēji teoloģijā sēžot universitātēs. Tā nav. Gadsimtu laikā teologi ir centušies ar visiem spēkiem atrast, kāds ir oriģinālais teksts, kur viņš ir, kur ir oriģinālās Pāvila vēstules, kur ir oriģinālie evaņģēliji, kas ir, piemēram, Marka sarakstīts, jā. Un tad atrod, piemēram, vienu ar garāku Marka evaņģēlija nobeigumu, un pēc tam, pēc gadiem, atrod senāku manuskriptu, kur ir Marka evaņģēlijs beidzas ar 8. pantu. Un ko darīt? Reāli, ko darīt? Melot cilvēkiem par to, ka mums viss kārtībā, vai ne? Vai godīgi parādīt, ka redzi, ir senāks manuskripts par šo? Ja jūs lasāt tulkojumu, tas ir 4. punkts, jūs visticamāk nesapratīsiet jēgu tekstam tā, kā to saprata tie, kas dzīvoja tajā laikā, kad šie teksti tika rakstīti. Kāpēc jūs domājat, draudzēs saka, ka bez svētā gara mēs nevaram saprast Bībeli? Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka svētais gars nedos jums 1. gadsimta cilvēka izpratnes jēgu. Apsveicu par mēģinājumiem, ja jūs tā lūdzat. Vai tā ir jēga saprast tekstu, kā tas ir bijis pagātnē? Jā, ar to nodarbojas teologi universitātēs, un tā saucās vēsturiski kritiskā metode. Vai jums to jūsu attiecībās ar Dievu vajag? Es kā teologs varētu pateikt, diez vai. Ir teiciens, saprotot vēsturi, var ietekmēt nākotni. Diemžēl nevienā pasaules notikumā šis teiciens nav pierādījis sevi. Kā saka angļi, nice try, jauks mēģinājums mūs motivēt mācīties vēsturi. Jūsu ticībai, ikdienas ticībai, jūsu attiecībām ar Dievu, attiecībām ar cilvēkiem ikdienā. Svētais gars ir vajadzīgs, lai Bībele jums nepārtop par zobenu, ar ko slaktēt citus un šaustīt sevi, bet lai svētais gars jums parāda tādu interpretāciju jūsu Bībeles tekstā, tulkojumā, kāda jums ir vajadzīga, lai jūs būtu labāks cilvēks, lai jūs varētu būt labāks kristietis, lai jūs varētu būt
mīlošāks cilvēks, jaukāks cilvēks. Ikdienas Bībeles lasīšanā un lietošanā nevajag vēsturisko interpretāciju. Ar jebkuru vēsturisko interpretāciju sākas gan risks ar to, ka, ja jūs neejat studēt to universitātē, kur cilvēki velta gadu desmitiem gadus, piemēram, vienam pantam Bībelē, tad jūs visticamāk vēsturisko interpretāciju dzirdēsiet no kaut kādiem influenceriem, kas varbūt labi, ja 1 gadu Bībeles skolā pavadījuši, varbūt 2, jā. Un visticamāk šī vēsturiskā interpretācija būs diezgan nesaistīta ar kontekstu. Un tā masēs jūsu smadzenes, varbūt tā dažam labam dod augstprātību, pateikt, es zinu, kas notika, es zinu faktus, es eju draudzē, kas ir 1. gadsimta kristieši, jā. Nemānīsim sevi, tas nav iespējams. Mums vajag svēto garu ikdienā, lai mēs varētu vienkārši būt labāki cilvēki un lai Dievs mūs pārveido caur tekstu, nevis lai mēs iedomātos, ka mēs tagad esam kaut kādā ziņā pilnvaroti lietot Bībeli kā zobenu un sist citus, jo bieži vien to redzu sev apkārt. Diemžēl. Mans 5. punkts būtu tāds, ka par kanona veidošanos. Varbūt ierakstīšu atsevišķu video, ja jums ir interese, varat uzrakstīt komentāros vai man personīgi, par ko tieši jūs gribētu. Bet 5. punkts man ir šāds. Vecās derības kanonu jūdi sāka veidot 1. gadsimta beigās, 2. gadsimtā, tad, kad kristieši sāka lasīt kopā savus rakstus. Ko es ar to domāju? Līdz 1. gadsimtam vecā derība kā grāmata atsevišķā nepastāvēja. Pastāvēja dažādi raksti un Tora. Tora ir Mūzes grāmatas. Tora ir likums no ebreju valodas. Tikai tad, kad kristieši sāka atdalīties no jūdeisma aptuveni ap 2. gadsimtu, tas ir tikai tad kristieši sāka vākt, kas nu bija evaņģēlija, un evaņģēlija nebija tikai 4, bet vairāki, bet tā kā gan evaņģēliju bija palicis pārāk daudz, gan Pāvila vēstules bija daudz, gan arī citas vēstules, kas gāja zem Pāvila pāraksta, bija daudz, un visādi citi dokumenti, kas tika sarakstīti kopienās, kas cirkulē kopienās, lai to informācijas bagātību vai pludinātību novērstu kaut kādas grupas. Iespējams, ka tās bija ekleziālas grupas, jeb kaut kādi cilvēki, kas bija iniciatori kaut kādai kārtībai, kristietībā, sāka kolekcionēt viņuprāt to, kas ir derīgs kristīgai ticībai un kas nav derīgs, kas ir mazāk derīgs, teiksim. Un tad mēs tikai sākam runāt par kanonu. Kanons ir mēraukla. 2. gadsimtā cilvēki nolēma, ka ir vajadzīga kaut kāda mēraukla, pēc kuras mēs tomēr uztaisam sev mūsu svēto rakstu apkopojumu, un tad atkal mēs pārējos rakstus tajā neiekļaujam. Jā? Ir kaut kādai kārtībai jābūt, kaut kādai rokas grāmatai, teiksim tā, kopotiem rakstiem par to, kas ir kristīgā dzīve un prakse un ticība. Un tā iemesla dēļ vairāki dokumenti palika aiz borta, un tā iemesla dēļ mums ir vairāki dokumenti jaunajā derībā, jo viens no kritērijiem bija, ka šis evaņģēlijs vai šī vēstule ir saistīta ar kādu no Jēzus apustuļiem.
Jā, tieši tāpēc mums ir tik daudz Pāvila vēstuļu jaunajā derībā, jo viņš pats sevi gan nosauca par apostuli, noteikti viņš bija sekmīgs kaut kādās vietās, kur viņš bija kā misionārs. Tajā pat laikā, ja jūs piedomājat loģiski, Pāvils nemaz nebija fiziski Jēzus māceklis. Viņš nebija ar Jēzu staigājis kopā. Un, lai cik paradoksāli un varbūt šokējoši tas neliktos, Pāvila vēstules ir sarakstītas agrāk nekā visi evaņģēliji, kas mums jaunajā derībā ir. Līdz ar to pati sākotnējā kristietība uz papīra, ja mēs tā gribam to nosaukt, bija Pāvila atklāsmes kristietība par Jēzu Kristu, kuru viņš nebija personīgi, un ar to es domāju fiziski, saticis, ar kuru viņš nebija fiziski staigājis. Tas nozīmē, ka jau apustuļa Pāvila dokumenti, kas sastāda lielu daļu jaunās derības, ir rakstīti nevis no aculiecinieka pozīcijas, bet no cilvēka, kas bija saņēmis atklāsmi par Dievu, par Jēzu, ar kuru viņš nebija kopā. Ne ēdis, ne dzēris, ne dziedinājis slimos. Runāsim, kā ir. Un evaņģēliji tika sarakstīti 1. gadsimta beigās. Jūs varat man protestēt, kliegt. 1. gadsimta beigās praktiski mēs nevaram runāt par to, ka šis bija kāds patiešām no dzīvajiem Jēzus mācekļiem, kas to būtu bijis uzrakstījis. Pirms jūs metat uz mani akmeņus, es gribu pateikt to, ka, piemēram, Katoļu baznīcā tas ir diezgan sen jau atzīts fakts Bībeles interpretētāju vidū par to, ka neviens no evaņģēliju autoriem nav bijis Kristus acu liecinieks. Mēs to varam runāt par Pāvilu, bet mēs arī runājam par evaņģēliju autoriem. Mana pirmā izglītība ir juridiskā, un es runāju par faktiem. Man patīk, kad ir runa par kaut kādām lietām un pētījumiem, man patīk runāt par faktiem. Jūs zināt, ka katram vēstures notikumam ir vismaz 2 interpretētāji. Vieni, kas ir bijuši pie vāras, un otri, kas nav bijuši pie vāras. Un runājot par Molotova-Ribentropa paktu, es bērnībā vēl atradu mājās rozā grāmatiņu, kas bija PSRS vēsture Latvijā, krievu valodā. Un tur bija rakstīts par to, ka Padomju Savienība, noslēdzot Molotova-Ribentropa paktu, tādā ziņā izglāba Latviju no fašistiskās Vācijas. Un kāpēc es to minu, atgriežoties pie tā, ka mums ir dažādas interpretācijas par vēstures faktiem, vissenākais evaņģēlijs, kas ir Marka evaņģēlijs, un tā ir taisnība, diemžēl tas nav atrasts, bet mēs spriežam pēc tā, ka tas ir vissenākais, tāpēc, ka tas ir visīsākais, vislakoniskākais, bez visādiem, teiksim tā, paskaidrojumiem un piepušķojumiem, kā mēs to redzam Mateja un Lūka evaņģēlijā, kas acīm redzot ir vadījušies pēc tā, kas viņiem bija kaut kas līdzīgs Marka evaņģēlijam, viņi tikai jutās, ka viņi paskaidros vairāk lasītājiem, kas tur īsti notika. Marka evaņģēlijs ir lielākoties sastāv no darbības vārdiem. Jēzus gāja, viņš dziedināja, viņš sludināja, tad tas ir tāds action. Tas ir tad, kad tev īpaši nav ne laika, ne varbūt spēju kaut kā tēlaināk izteikties, jā, tas ir apraksta darbības. Bet Mateja un Lūkas evaņģēlija, ja jūs pamanīsiet, viņi visi 3 saucās par saucamajiem sinoptiskajiem evaņģēlijām, un sinoptiskais nozīmē, ka tie ir stipri līdzīgi, informācija tajos pārklājas, un tekstuāli pētot, viņi nāk no viena avota.
respektīvi varbūt arī būsiet dzirdējuši par tādu kā kvēlē, ja, no vācu, tāds, ko teoloģijā sauc par Q avotu evaņģēlijam, kas varēja būt tas sākotnējais īsais dokuments, kas bija stipri līdzīgs mūsdienu Marka evaņģēlijam, tikai varbūt pat vēl īsāks, jā, kas tad arī uz kā kristieši, uz kā bāzes kristieši izveidoja mūsdienu Marka evaņģēliju, mūsdienu Lūkas evaņģēliju un Mateja evaņģēliju, bet tās lietas ir baigi sarežģītas, un tur tiešām notiek matu skaldīšana, un ticiet man, tur notiek matu skaldīšana par katru burtu rokrakstos, un tas nav tā, kā mēs varētu vēl kaut ko nogriezt no Bībeles šodien. Ja jūs patiešām gribat zināt par šīm lietām dziļāk, nekā jums mēģina stāstīt kristīgajā radio, pilnīgi norokot vai es nezinu, banalizējot, līdz absurdam vienkāršojot lietas, kuras absolūti nevar vienkāršot, es jums iesaku, dodieties studēt uz universitāti, uz jebkuru universitāti. Jūs tiksiet, ja jums nepatiks pasniedzēji, varbūt viņi tur ir kaut kādas orientācijas vai ne tādas, vai vienalga kādas konfesijas vai ne tā, bet jūs tiksiet līdz akadēmiskajai bibliotēkai, jūs tiksiet līdz tiešsaistes akadēmiskajiem pētījumu resursiem. Jums būs pavisam cits skatījums uz to, kā notiek Bībeles pētniecība. Tā notiek ļoti rūpīgi. Un ir konferences, kas veltītas tikai jautājumam, piemēram, par sinoptiskajiem evaņģēlijiem. Tās nav lietas, ko var vienkārši pateikt, viņi tur visi duraki, jā, sadabūjuši kaut kādus grādus un ko. Gandrīz gribās pateikt, neļausimies apsmieties. Tāds banālais, tāds kategoriskais, tā vienkāršošana ir patiešām ļoti grauj tā vispār nav vajadzīga. Vai tā ir vajadzīga ticības celšanai? Es tiešām silti iesaku, dodieties uz universitāti, ja jums ir kādi jautājumi. Ja jums nepatīk Latvijā izglītības sistēma, es esmu mācījusies pārsvarā ārvalstīs. Esmu mācījusies Zviedrijā, Beļģijā, Latvijā, Holandē, Šveicē. Es gribu piebilst arī to, ka kanons nav veidojies 1. gadsimtā. Kanons sāka veidoties, saucamās jaunās derības grāmatas apkopojums kopotajos rakstos. Sāka veidoties visticamāk 2. gadsimtā. Ir cilvēki, kas saka, ka 4. gadsimtā uz Nīkajas koncīliju jau bija izveidots apstiprināts kanons. Mums ir vēsturiski pierādījumi par to, ka diskusijas par to, kas ir jāiekļauj jaunajā derībā, kas nav jāiekļauj jaunajā derībā, ir bijušas līdz pat 5. gadsimtam. Tikai 5. gadsimtā mēs varam runāt par to, ka dažādās geogrāfiskajās vietās Eiropā un Mazāzijā vairāk vai mazāk ir bijusi jaunā derība. Mēs runājam par 5. gadsimtu, draugi. Mums ir 5 gadsimti. Tas ir 500 gadi, kuru laikā notika jaunās derības dokumentu vākšana un mēģinājums kaut kā to apkopot un vienādot. Mums ir vismaz 25,000 seno rokrakstu. Un netik daudz gan no pirmajiem 5 gadsimtiem, bet pietiekoši, lai saprastu to, ka tie rokraksti ir atšķirīgi. Katrā kopienā cilvēki jūtās tik brīvi, ka viņi varēja, piemēram, Pāvila vēstulē kaut ko ierakstīt klāt.
Daži varēja evaņģēlija vēstulē kaut ko pierakstīt klāt evaņģēlija tekstā. Apostoļu darbi 5. gadsimta Bezē kodeksā ir paplašinātais variants. Un mēs runājam par senajiem gadsimtiem, par pirmajiem gadsimtiem. Tāpēc lasīt Bībeli burtiski, tulkojumā, jebkurā valodā, un pat, ja tā būtu sengrieķu valoda, vai pat, ja tā būtu senebreju valoda, nav ļoti lietderīgi. Ja jūs gribat lasīt Bībeli burtiski, pastāv risks, ka teicienus un frāzes, kuras senajā pasaulē domāja un lietoja metaforiski, ka jūs to uztversiet burtiski, lai nebūtu kaut kāda sajukuma, pārpratumu. Ir labi atcerēties, ka starp mums un tekstu ir distance. Ja mēs runājam meitiņa kā rozīte un uztveram to burtiski, mūsdienās pateiktu, ka pārāk burtiska uztvere ir autisma spektra traucējumi, vai arī tur bērniņš tik smuks kā pīrādziņš, ka varētu pilnīgi apēst. Bet jūs iedomājaties, ka liela daļa no protestantu kristiešiem vārdus, izteicienus, kas rakstīti Bībelē, uztver burtiski. Tas ir risks. Uztverot vārdus burtiski, jums vienmēr būs pretī cilvēks, kurš neuztver burtiski. Un jums nebūs iespējas miermīlīgi sarunāties vai mierīgi pat pieciest vienam otru. Ja ģimenē, piemēram, ir dažādu konfesiju pārstāvji un ar dažādu izpratni par to, kā vispār uztvērt tekstu, šie jautājumi ir būtiski. Šie jautājumi ir pamatā vispār tam, ja mēs gribam redzēt kaut kādu jēgu no Bībeles vai kristietības. Es pateikšu vēl vairāk. Nepietiek, ka jūs lasāt Bībeli un jūs zināt lietas. Ka nepietiek, ka jūs varat nocitēt Bībeles pāntus, bet ja jūs neļaujat Dievam mainīt raksturu, ja jūs kliedzat uz ģimenes locekļiem, ja jūs psihojat, piedošanu, ja jūs mētājat mantas pa gaisu, ja jūs nevarat savaldīt sevi, tad zināšana par to, kurā pantā kas ir rakstīts, un šūmēšanās par to, kas kur ir pievienots un atvienots, mūžības perspektīvā diez vai palīdzēs, diez vai tas ir palīdzoši. Jautājums, kāda ir Bībeles jēga, bet ne tikai jautājums, kāda ir Bībeles jēga manā un tavā dzīvē. Kāpēc mēs lasām Bībeli? Lai mums būtu priekšstats par to, kāda ir bijusi vēsture, lai mums būtu zināšanas par to, kā pareizi tur kaut kas izklausās kaut kādā valodā vai neizklausās kaut kādā valodā, vai kā pareizi rakstīt Dieva dēlu ar lielo burtu, vai kurā vietā gars ir jārakstā ar lielo burtu Bībelē. Vai tā ir Bībeles lasīšanas jēga? Es pateikšu vēl vairāk. Mārtiņš Luters savulaik teica, ka Bībeles centrs ir evaņģēlija. Un tādā ziņā
ne protestantisms, ne katolicisms, ne reformātu kustība, un arī pat ne adventisms vai citas konfesijas nav pretrunā šajā vienā jautājumā, ka Bībeles centrā ir evaņģēlija, tāpēc, ka evaņģēlijos Dievs atklāja sevi, iemiesojoties cilvēkā, staigājot pa zemi, dziedinot cilvēkus, kas cieš, arī sludinot evaņģēliju, un evaņģēlijs no grieķu valodas sākotnēji ir tikai un vienīgi labā vēsts, labu vēsti sludināt, nevis sliktu vēsti vai šķeltniecību. Un tajā visas konfesijas vienojas. Ja jūs esat bijuši katoļu misē, un arī kāds jums var būt viedoklis par katoļu teoloģiju, katoļu baznīcu, bet ir pirmais lasījums, otrais lasījums, bet tad, kad notiek evaņģēlija, kad ir evaņģēlija lasījums, patiesībā arī anglikāņu baznīcā, tad, kad lasa evaņģēliju, visi pieceļās kājās, arī fiziski izrādot cieņu. Ja mēs pieceļamies kājās, mēs izrādām cieņu, tas ir viens no tādiem neverbāliem žestiem, kā izrādīt godu un cieņu. Cilvēks pieceļās kājās, ka mēs izrādām godu un cieņu tam, ka no visa, kas ir Bībelē sarakstīts, tas, ko runāja kungs Jēzus, ir pats būtiskākais, kas cilvēkam ir jāsaprot un kā ir jādzīvo. Nevis pat, ko runāja Pāvils, vai rakstīja Pāvils, vai ko rakstīja Mūzes, bet kristīgajā baznīcā tas, ko runāja Jēzus, ir pats centrs, kam būtu jābūt cieņā un godā. Un reāli tikai no tā, no centra, var atskatīties un interpretēt visu, kā pēc tam Luters mācīja, no evaņģēlija. No evaņģēlijiem pēc tam var skatīties un interpretēt pārējo, kas rakstīts Bībelē. Ja mēs strīdāmies par formu, noignorējot, kāds ir saturs, tas ir lēti. Tas ir ļoti, ļoti lēti. Ja mēs gribam strīdēties par lietām, kurām saturs ir svarīgs, viena no šīm platformām bija Bībeles tulkojuma revīzijas komisijas izveidošana. Bet mēs nestrīdējāmies par lietām, mēs nestrīdējāmies, kaut arī cilvēki bija no dažādām konfesijām. Mums notika diskusijas. Ne visas diskusijas bija tādas, kur visi bija vienprātis. Katram ir savs, kā saka, background, savs konteksts, katram ir sava izglītība, katram ir sava pieredze. Mēs diskutējām par lietām, kas ir mainītas šobrīd jaunajā Bībeles tulkojumā tik ilgi, kamēr mēs atradām kaut kādu kopsaucēju, loģisko risinājumu, kas būtu pieņemams visiem iesaistītiem neatkarīgi no konfesijas. Princips, kas darbojās Bībeles tulkojuma revīzijas komisijā, bija, ka šīs jaunais Bībeles tulkojums ir visiem Latvijas kristiešiem, neatkarīgi no konfesijas. Tas notika cieņpilni, tas notika tiešām ar tuvākā mīlestības izrādīšanu. Kas notiek šobrīd kristīgajā radio, man trūkst vārdu. Vienmēr mums ir iespēja izvēlēties kādas domas pieņemt, kādas noraidīt. Es gribētu ieteikt izvēlēties to, kas nes mieru un kas atbilst Jēzus garam. Lai jums jauka svētdiena un lai jums ir jauka nākošā nedēļa. Tā.